Nu, čau, mani mīļie, 13. septembrī. Nu, skatāmies, ko tad mums vēl rāda mūsu asociatīvās kartes. Tātad vakar man jau bija 5 pēcpusdienā, nu tad es sāku izvērsties atkal mākonīši, nu gandrīz pa visu Eiropu. Nav vairs tikai sablīvējušies mazlietiņi kādā vienā konkrētā vietiņā. Nu, šeit arī te vēl ir, tātad mani 17 pēc kartes ir 2 dienā. Nu, te paliek ne tikai gaišāks, bet te paliek vēl kaut kas interesantāks. Nu, rekā, te jau uz kartē, jeb grafikā, kas atzīmēts līdz 100 kartiem, te jau arī tās pašas parādās. Nu, arī šī karte, jeb grafiks mums saka, ka nu tik mierīgi nemaz te viss nenotiek. Nu, te viss strādā. Nu, un šie grafiki pagaidām nestrādā joprojām. Šis grafiks mums arī šodien rāda interesantas lietas, ja ne tikai vakar. Viņš mums pēkšņi sāka interesanti strādāt. Nu, un te mēs redzam, ka vakar no 9 līdz 1, 4 stundas atkal tukšums. Nu, tādi draugi izskatās, tā bija vēl aizvakardienas vakars, ja no 5 līdz 9. Nu, te ir šo vakardiena no 9 līdz 1. Nu, skatīsimies, vai tas būs viss vai nē. Magnetosfēra pēkšņi ir kļuvusi ļoti aktīva. Nu, tāda viņa kādreiz iepriekš 3D matricas laikā ir bijusi. Nu, iespējams, ka priekš 3D matricas tur nāk kaut kādi informācija, vēl kaut kas informācija mēs te neredzētu, tās ir daļiņu plūsmas, ko šie grafiki mums attēlo. Nu, varbūt, lai attīrītu 3D matricu. Nu, un kur bijis, kur nē, 1,7 magnitūdas Francijā, nu, ļoti tuvu mums interesantajam objektam. Nu, un tas, ko es vakar redzēju lielāko šajā kartē pie zemestrīcēm, 6,3 magnitūdas Filipīnās. Nu, tas ir ļoti daudz, tā ir atkal ļoti, ļoti spēcīga. Nu, likās, ka KP indeks nekāds tur dižais nav. Un tāpat laikā, 4:00 mums, nu, arī, tā teikt, ja mums 4:00 te būtu tumšs, tad mēs varētu jau redzēt polāru blāzmas, ja? Nu, te ir 8 vakarā, nu, kā redzams, tā izkliede te joprojām ir un diezgan ar negaisa mākoņiem. Nu, te ir kaut kas, gaišāks ir viennozīmīgi, bet nu te pagaidām ir maziņš, lai gan tas maziņš ir ļoti nosacīti, te viņš ir praktiski 200 herci, un tas jau vairs nav nemaz tik maziņš. Nu, arī šajā grafikā parādās. Te joprojām liels zils, te turpinās tas zilais, tas nozīmē, ka patiešām procesi notiek. Nu, te jūs redzat, ka 2 stundas ir mazliet mierīgāks, un pirms tam te bija vairāk kā stunda, nu, tāda intensīvāka vibrācija. Nu, saulīte 3 dienās, nu, tā ir vakardiena. Un vakardien ne tikai pirms lielā iekritiena, bet arī pēc tam saulīte ir palikusies skaisti M līmenī. Nu, te 1 beidzās, jā, te, nu, tā burtiski visi grafiki iet uz leju, te caurumi pie caurumiem, un izskatās, ka te ir atkal caurums. Ja, no kaut kādiem +5, te ir 4, te ir 5.
Nu, tāda mums ir 3D matrica, draugi mīļie. Nu, te jau ir 6, nu, caurums joprojām turpinās, ja? Nu, te joprojām ir gaišs, sarkanais te ir ļoti mazi punktiņi vairs tikai, tātad tas lielums jau ir pāri. Nu, te vēl ir kaut kādi mazi, tā teikt, astītes. Nu, te zilais ir joprojām. Joprojām grafiki nav atguvušies. Tas ir mūsu zāģītis, kas, nu, tas sāk aktīvāk ik pa laikam atkal uzvesties. Nu, tad te ir viens punktiņš, tas ir 21. Varbūt, ka te līdz 9 kaut kas atkal parādās, ja, no 5 līdz 9. Nu, redzams, ka mums šie caurumiņi paliek arvien lielāki. Nu, tā, te no 5 un te nu vēl 9 nekas šajā grafikā nav iezīmēts. Nu, tad es jums gribu parādīt vēl tādas savas bildītes pāris, ja, tas bija 7. septembrī, kad ne jau vairs viena lidmašīna vienlaicīgi mums lido pāri, tā teikt, bet te jau ir, nu, tā teikt, strīpiņās. Ja, un tad atliek domāt, mīļie draugi, kurš dod pavēli? Ja tas notiek šeit Latvijā. Tātad Latvijā kāds vienkārši izpilda konkrētas pavēles. Nu, un domājam, kurš mums atbild par lidmašīnām un visticamāk par lidmašīnām, kas ir pakļautas nu, pirpafiņa cilvēkiem, ja? Nu, daudz variantu nepaliek. Nu, tā, draugi mīļie, tas ir tas, ko mēs te pasaciņās saucam, ka lidojošie paklājiņi aizlidoja un mums, tā teikt, debesu brīnumus un debesu dārgumus, kā saka, uzdāvināja, ja? Mums krīt no gaisa debes mannā, tā teikt. Nu, un tas ir vakarā. Skaists saulrietis tur kaut kur aiz manām lielām priedēm un maniem lieliem kokiem, un arī vakarā tas vēl bija 13.09, jā, bet tas jau bija kaut kādiem 8-9 vakarā. Nu, un te es vēl pa otru pusi mājai aizskrēju apskatīties. Nu, un atcerieties, draugi, mums šie debesu prieki krīt lejā. Viņi nokrīt uz augiem, viņi nokrīt uz zemes, viņi nokrīt ūdenī, un viņi nokrīt, tā teikt, arī uz visu, ko mēs tālāk lietosim. Viņi tiek arī līdz mūsu elpošanas orgāniem. Nu, jūs saprotiet, uz ko tas viss velk. Tas ir atkal C ar 2 cipariņiem, 2. vilnītis, ja? Ko gatavo. Absolūti droši. Tātad tiek gatavots nākošais vilnītis. Bet mēs taču jau no pirmā maratoniņa zinām, kā strādāt ar ūdeni, kā to strukturēt, programmēt, līdz ar to arī attīrīt. Mēs zinām, kā strādāt ar emocijām, ja nu kādam kaut kas pēkšņi nepatīk vai ir bailes. Un šajā maratonā, kas tagad notiek, es došu vēl interesantāks un spēcīgāks metodas, kā strādāt ar bailēm, kā strādāt ar kaut kādām negatīvām domām, kas jums ir jau paudžu paudzēs iemācītas, ja? Kā visu to vēl vairāk, ne tikai kā novākt šīs negatīvās emocijas, bet kā visu to, kas jums nepatīk, kas jums kaitina, pārvērst par savu resursu un likt tam strādāt savā labā. Jā, jums var nepatikt šie te strīpiņas, ko tagad te
viens otrs septembris sākumā sāk mācīties atkal vilkt, ja, jo pavasar likās, ka ir tukšāks. Un es paskatos debesīs, man jau atkal viens strīpiņš vismaz novilkt. Tā kā tās strīpiņas tagad tiks vilktas arvien biežāk, un viņas tiešām tiek vilktas apzināti ar to, lai tie debesu prieki, tā teikt, tiktu līdz mums, mūs kaitinātu, mums būtu kārtējās bailes no tā, un mēs pēc tam skrietu atspērušies pēc saviem kārtējiem sīrupiņiem. Un tādēļ, mīļie, tas, ko es jums varu pateikt, maratonos mēs to visu apgūstam. Un tas viss ir jādara ar visām metodēm, ko es mācu, ir jāstrādā. Un lai jums tas aizietu automātiski, vismaz reizes 10, 20 katra metode ir jāatkārto. Un tad jums nostrādā smadzenēs jaunās neironu saites, un jums jau tas kļūst par paradumu. Tieši tik vienkārši, bet ir jāstrādā. Metodas es dodu maratonā. Tādēļ, mīļie, vakardienu apskatījāmies, šodien vēl redzam debesīs svītriņas. Vismaz te Rīgas tūmā tādas ir gandrīz jau katru dienu. Man te jūs ziņojat arī par citām vietām, kur tādas parādās. Tas tā būs. Tieši tik vienkārši. Labi, ejam un skatāmies, ko mums rāda šodiena. Ko mums saka šorīt no rīta grafiki un kartes. Tā. Itālijas observatorija mājas lapa, tas vēl ir vakardienas vakars, 9 vakarā. Liekam jaunu bildi iekšā, skatāmies, kas notiek šorīt. Te kaut kādi mākonīši jau ir mums tuvāk pienākuši. Te vēl vakardien nekas nav beidzies, te vēl 1 naktī līdz 2, 4 vēl joprojām viss notiek. Draugi mīļie, viss notiek. Tās bija vakardien, tas vēl ir šis brīdis šodien joprojām. Zemīte tiek pārveidota, zemīte tiek attīrīta. Viss notiek. Kā es saku, viens kaisa mums uz galvu debesmanā, otrs tikpat cītīgi visu attīra. Tā tas notiek. Ja viens ir ar vienām domām, tad otrs ir pretī ar savām domām. Te arī vakardien bija viens, te ir vēl viens. Kāds šis grafiks izskatās krāsains. Jā, te ir violets, brūns, tad te ir gandrīz normāls, bet atkal zils, brūns. Kustība notiek. Te arī var redzēt, kādas ir krāsiņas mainās ik pa laikam. Tā ir visa vakardiena, mazie herci. Te kaut kas ir pa dienu, kaut kas ir. Līdz 40 herciem. Šis grafiks arī strādā, neko nevar teikt. Strādā. Draugi mīļie, te ir 1 naktī, tas vairs nav kaut kas, jo te ir 0, es redzu pusnakts. Tātad es atvainojos par saviem vārdiem, negluži strādā, varbūt, ka tā ir jāsaka. Tā izskatās, jā, ka viņš te kādā brīdī ir nolēmis atkal atpūsties. Tādēļ, mīļie, 3D matrica, ko lai līdz. Tā šie grafiki mums stāv joprojām. Joprojām no rītiem mums ierastā bildīte, nekas īpašs te nav. Te arī iepriekšējās dienas ir viss mierīgi, te arī viss ir mierīgi. Šie grafiki joprojām
nestrādā, it kā te rāda 6 no rīta, kas tā arī varētu būt pēc grafiku laika, bet, nekas īpaši te nenotiek. Te mēs arī redzam, ka visa vakardiena un vēl te šodien nekas nenotiek. Te mēs pa vairākām stundām jau redzam, ka ir bijušas problēmas. Mūsu zāģītis ir ļoti mierīgs. Tā līdz 10 herciem te arī viss ir absolūti mierīgs. Te arī šis grafiks ir mierīgāks par mierīgu, neskatoties uz to, ka te vēl vakar un aizvakar bija kaut kas lielāks, te pat strīpiņš vairs. Varbūt, ka strīpiņš vēl būs, te vēl tas laiks nav pienācis 6 tikai. Te līdz 50 herciem arī redzam, ka vakar viņš te bišķiņ, tā teikt, bija aktīvs. Un šeit izskatās, ka joprojām Kanādas grafiki mums nestrādā. Tādi. Tā, skatāmies, ko mums dara saulīte. Skatāmies, ko dara saulīte. Ap 5, kā vienmēr, ir stundas garumā vismaz no 5:30 līdz 5:30, gandrīz kārtējo reizi šis te lielais dziļais kniksis, kā mēs viņu saucam, ja? Te vakardien saulīte vēl ieleca, tā teikt, M līmenī, un pēc tam dienas laikā ir mierīgāka, un te jau pat izskatās, ka ir B līmenī jau nonākusi, bet, kniksis ir vienalga arī šorīt. Tas ir 6 stundu pārskats, 6 stundās no pusnakts izskatās, ka mierīgi. Te jūs redzat. Aizvakardienas, vakardienas caurumus, ja? Tāda ir mūsu 3D matrica ar tādiem caurumiem. Vēl paliek atsevišķas vietas, kur jānoņem ļoti, ļoti spēcīgs negatīvisms, kā jūs zinat, no vakardienas pasaciņas. Te ir teikts, ka vakar pa dienu ir bijis diezgan liels KP indeks. No rīta viņš vēl bija ļoti mazs. Te varbūt, ka nebūs tik liels kā vakar, bet skatīsimies. Neko tādu mums te vakar īpaši nesolīja. Te ir tātad no 9 līdz 1, no 16 līdz 21. Tādi bija caurumi. Magnetosfēra ir ļoti blīva ap Zemi, tā tad ir piespiesta atkal pie Zemes virsmas gandrīz, ja, bet nav vairs tik iespaidīgi, kā es jums tikko rādīju prezentācijā, bet te ap Zemīti jūs redzat, ka ir ļoti, ļoti blīva. Tas nozīmē, ka Zemītei nāk, kā mēs sakam, enerģijas liela līmeņa, augsta līmeņa, foršas vibrācijas, pastiprinātā ātrumā tiek dotas. Un attiecīgi tiek novākts viss nevajadzīgais. Tā, skatāmies, kas tad notiek ar KP indeksu. 12, 13, mums te solīja pa nakti vairāk. Te bija vispār. Wow! Te nekas nebija atkal no solītā. Te ir viss. Tev gandrīz G2, ne tikai G1 līmenis, bet G2 magnētiskā vērta. Tas jau ir gandrīz 6. Wow!
te arī ir gandrīz jau G1, gandrīz 5 četrnieks, un te jau ir tuvu pieciniekam. Nu jā, procesi notiek. Un tad es nebrīnos, ka tiek rādītas arī ziemeļblāzmas un dienvidblāzmas. Tā, nu te jau arī ir pār pa piecinieku vakardien ir uzskrējis. Nu, te ir šorīt vēl līdz pieciniekam. Nu, tas ir daudz. Tas ir daudz. Tā. Palaidīsim, lai viņas te ielādējās, nu, un iesim skatīsimies, kas notiek tālāk. Saules aktivitāte ir, nu, te jau vakar bija 6, nu, te tāpat kā vakar saules aktivitāte, nu, un te jau aizgāja B līmenītī. Tā. Nu, cik tad vakar ir M2,58. Nu, tas jau ir pusceļā līdz nākamajam līmenim. Nu, tas ir daudz, jo šī skala nav lineāra. Ja, tas trīnieciņš jūs jau redziet pēc skata. Ja, ka te līdz X līmenim ir bišķi pietrūkst. Nu, ko? Būs ielādējušās? Būs ielādējušās. Nu, paskatīsimies, kas tad te ir. Nu, jā, tas ir tā 16:30. Tas ir tas, ko es jums vakar rādīju jau. Nu, un te vēl ir arī mums iet pāri nakts. Nu, jā, varētu būt tā, ka mēs varētu būt arī redzējuši kādu pavārblāzu. Nu, te jau aiziet maz, jā, vislielākais te aiziet, nu, tuvu mūsu reģiona maksimums. Nu, te tāpat aiziet Dienvidpolam, arī te maksimums. Tātad, draugi mīļie, viss notiek. Tā saulītes mēs apskatījāmies. Nu, te ir viena jauna filmiņa, tāda saulīte parādījusies, bet par 10. septembri, kur nu mums likās, ka 10. septembrī te nu viss ir absolūti mierīgi. Te nu 11. septembrī kaut kas sākās, jā? Nu, paskatīsimies, kā tas ir 10. septembrī. Nu, diezgan. Tā es apturēšu, te ir zemeslodes izmērs, tas punktiņš tajā melnajā kvadrātiņā. Ja, tas ir zemeslodes attēls. Nu, un cik reižu zemeslodei, tā teikt, absolūti mierīgā saulīte, ja? Nu, un tālāk tur nekas īsti nebija šajā filmiņā. Nu, ko, skatāmies, ko mums saka Tonska. Vakari kaut kas, šorīt ir kaut kas. Nu, o, 60. Nu, šobrīd te ir maz, kaut kādi 20, bet arī nav vairs nulītes, jā. Bet, nu, te 60, nu, tas jau ir atkal diezgan daudz. Un ja mums šī skala rāda 60, nu, tad mums vēl ļoti daudzi grafiki rādīja, ka viss notiek. Nu, ko? Zemestrīces vēl ir palikušas, ko apskatīt. 24 zemestrīces toties ir salīdzinoši maz. Bet, nu, te viena otra ir diezgan paliela. Tātad 5,17 km dziļumā Javas jūra.
4,7. Nu, praktiski turpat 10 kilometru dziļumā. 4,6. 10 kilometru. 10 kilometru. 10 kilometri. 10 kilometri. Un tad jūs saprotiet, cik reizes te ir kaut kas noticis, jā? Nepārtraukti. Tā, 4,9. Desmit kilometri arī turpat. 10 kilometri. Nu, un 6,3 Filipīnas, tas, ko es jums rādīju jau prezentācijā. Nu, tā, draugi mīļie, kā jūs redziet, vibrācijas mums ir, grafiki iet laukā no ierindas dēļ šīm vibrācijām. Zemīte attīrās, jauna informācija caur saulīti nāk iekšā. Informācija priekš mūsu katras šūniņas, priekš mūsu DNS. Viss mums mainās, par to es arī runāju savā maratonā. Ja, tātad mums ir jāmāk pārslēgties uz šīm jaunajām vibrācijām, bet tas mums ir jāmācās. Un to mēs varam iemācīties, zinot tos knifiņus, par kuriem es jums stāstu arī savos maratonos. Un tas nozīmē, ka pirmkārt ir jāmācās pārslēgt jūsu domas un jūsu emocijas. Un tad jau arī jūsu DNS pārslēgsies, kamēr jūs to neiemācīsieties. Un tāpat vien, neko nedarot, nu nezinu, 1 no miljona varbūt, ka var kaut ko apgūt. Jo šobrīd ir jāstrādā pašam ar sevi. Nu tā, draugi mīļie, tā kā viss notiek, un no pasaciņām jūs ziniet, ka mēs šī gada, nu jau otrajā pusē, kā tika teikts pasaciņās, nu tas jau ir jau, nu tie, kas būs ar sevi strādājuši, pāries jau uz 4. dimensiju. Nu tā tik vienkārši. Labi, draugi mīļie, lai jauka dieniņa, smaids sejā un gaišas domas galvā, foršas emocijas, neatkarīgi no tā, kas notiek. Emocijas mums ir jāmācās uzturēt. Līdz ar to mums būs vienmēr augsts lauks, augstas vibrācijas, mēs būsim forši savā laukā, un mēs līdz ar to palīdzam arī citiem, gan cilvēkiem, gan visai zemītei. Nu, šīs skaistās gaišās nots, atā!